gribi nogaršot īstu ukraiņu boršu vai Kievas kotleti, tad tev ir jānāk uz Onuki. Atrodas Rīgas centrā, un mēs nogaršosim visus šos populārākos un netik populārākos ēdienus šajā restorānā. Atnesa mums limonātu živčiku. Jā, līdzīgs tāds živčikam, bet vispār līdzīgs sidram, bet bezalkoholiskais. Pirmo, ko garšosim, netradicionālā ukraiņu ēdienu. Frīkartupeļus ar trifeļu mērce. Garšīga mērce, garšo pēc trifelēm, izteikta. Tādus frīkartupeļus ar trifeļu mērci esmu ēdusi tikai Beļģijā. No salātiem es izvēlējos rostbifa barbecue. Izskatās gardi. Salātā gaļa tiešām ir garšīga mērce, arī barbecue, bet šīs salāta lapas tad sajūta, ka viņas vienkārši samestas un gribētos kaut kādu gurķi vai kaut ko svaigu vēl klāt. Bet tā kopasilumā garšīgi. Zupa garšīga. Gaļa tiešām mīksta un pūst mutē, nav kaut kādi cietie gaļas gabali. Pagaršosim arī maizīti, ķiploku maizīti, grauzētu un garšīgu. Speķu es nelikšu. Pirmo no pamatēdieniem atnesa varīņikus ar kartupeļiem. Garšosim. Teikšu, es neesmu nekad mēģinājusi mājas varīņikus, esmu tikai veikalā pirktos un tad cepusi. Bet viņiem ir ļoti bieza mīkla. Un tu pirmkārt jūti mīklu, un viņu ir grūti sakošļot, un tikai tad tu jūti kartupeļus. Otra no pamatēdieniem atnesa Kievas kotleti ar kartupeļu biezini. Garšos. Es teikšu tā, ir ok. Tas nav mans tipu ēdienas, kuros izvēlētos ēst restorānā. Viņš ir diezgan trakas, pati kotleta. Gaļa ir garšīga, kartupeļu biezinis arī ir ļoti mīks, bet neliktu par favorītos. No visa šī man laikam visvairāk garšoja salāti un, protams, arī kartupeļu ar trifeļu mērci. Atnesa desertu. Biespiena pončikus ēdīs. Mērcēsim mērcītam. Laikam tas ir iebiezinātais piens. Biespiena pončiki ļoti garšīgi. Tikpat labi, kā kad vecmama bērnībā gatavoja. Tiešām ļoti garšīgi. Šai vietā es lieku 7, bet manuprāt tas ir subjektīvais viedoklis, tāpēc, ka daudzas lietas, piemēram, operatorei garšoja, bet man ne.